Here's where we jump. Re, kur mēs lecam? Ak, Olivija, piedod. Tas nekas, nāc te. Vai zini, kāpēc mēs to uzstādām katros Ziemassvētkos? Nē, mēs to uzstādām katros Ziemassvētkos, lai svinētu Jēzus dzimšanas dienu, kas ir arī Ziemassvētku galvenais notikums. Kāpēc? Jo viņš ir vissvarīgākā dāvana, kas pasniegta pasaulē. Viņš ir mūsu glābējs. Olivija, ko tu visvairāk gaidi šajos Ziemassvētkos? Neskaitot dāvanas? Jā, neskaitot dāvanas. 2 brīvas nedēļas no skolas. Un, protams, slavenie 3-kāršās šokolādes cepumi. Tu esi pārliecināta, ka sacepšu? Es ceru, neaizmirsīsim, ka Ziemassvētkos ir pats svarīgākais. Es zinu, vecmāmiņa, Jēzus. Mamma, šogad man nav Ziemassvētku sajūtas bez vecmāmiņas. Es zinu. Bet tie bija viņas mīļākie svētki. Un viens no viņas mīļākajiem darbiņiem bija kopā ar tevi uzstādīt šo Jēzus silīti. Arī mans. Atceries, viņa vienmēr teica, šis ir pats nozīmīgākais gada laiks. Jo esam saņēmuši vislielāko dāvanu. Jēzu. Domāju, ka viņi gribētu, ka tu to atceries. Un kā ir ar eņģeli? Jā, eņģelis pastāstīja gudrajiem vīriem par Jēzus bērniņa dzimšanu. Viņš ir vislabākā dāvana, ko esam jebkad saņēmuši. Bet kāpēc? Jēzus ir mūsu kungs un glābējs. Pateicoties viņam, visi mūsu grēki ir piedoti, tāpēc arī mēs svinam viņa dzimšanu. Lai ar kur tu būtu, lai kas būtu noticis, Ziemassvētki ir par tavu glābšanu un tavu mūžīgo dzīvību. Raidījums Kontakts ar Čārlzu Stenliju, nesot evaņģēliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts – patiesība, kas atbrīvo. Vai tu sevi uzskati par brīvu cilvēku? Tu teiktu, protams, manas rokas un pēdas nav savažotas, es neesmu aiz cietumrestēm, es esmu brīvs, bet tu joprojām vari atrasties sava veida cietumā, nebrīvē. Daudzi nespēj saprast, kāpēc viss notiek tā, kā notiek. Kāpēc izjūt sevī nemieru? Kāpēc nekas nenotiek, kā gribētos? Viņi nespēj izjust īstu mieru un patiesu prieku. Tā vietā ir trauksme, nemieris, bailes. Un tomēr viņi saka, ka ir brīvi. Bībele saka, ka cilvēki dzīvo tumsā. Grēks ir padarījis cilvēkus aklus. Bez Kristus tu neesi brīvs. Velns ir aptumšojis cilvēku acis patiesībai, saka Pāvils. Šodien es gribu runāt par to, kā Jēzus var tevi atbrīvot no tava garīgā cietuma. Jēzus saka, ka viens no iemesliem, kāpēc viņš ir nācis, ir, lai darītu mūs brīvus. Atvērsim Lūkas evaņģēlija 4. nodaļu par Jēzus kalpošanas sākumu. Viņš devās sludināt uz vairākām sinagogām. Tur pulcējās daudz cilvēku. 4. nodaļas 14. pants. Bet Jēzus gara spēkā griezās atpakaļ uz Galileju, un viņa slava izpaudās pa visu apkārtni. Un viņš mācīja viņu sinagogās, un visi viņu slavēja.
Tā viņš nonāca Nācaretē, kur viņš bija izaudzis, un pēc sava ieraduma viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot, viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts: Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Jēzus teica, es esmu nācis jūs atsvabināt. Jēzus Jāņa evaņģēlija 8. nodaļā saka: Es neko nedaru no sevis, bet runāju, kā Tēvs mani mācījis. Un tad viņš saka, un kas mani ir sūtījis, ir ar mani. Viņš mani nav atstājis vienu, jo kas viņam patīk, es to daru vienmēr. Viņam tā runājot, daudzi sāka viņam ticēt. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam: Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Jēzus saka, ka viņš ir nācis, lai atbrīvotu ieslodzītos. Lai arī daudzi tobrīd tiešām bija vergi, šeit nav runa par to. Te ir runa par cita veida saistītajiem. Visticamāk, arī tu attapsies sakot: Zini, tas izklausās pēc manis. Tātad, no kā tad mums ir jātop brīviem? Vispirms, nepatiesība. Daudz, kas no šobrīd mācītāji, ir nepatiesība. Meli, pilnīga atžgārnība. Piemēram, tiek mācīts, ka ir vairāk kā viens ceļš, kā nonākt debesīs. It kā atzīstot, ka Jēzus ir ceļš, bet vēl ir arī citi. Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, un neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani. Bet tad uzrodas kādi, kas saka: Nē, taču ir vēl arī citi ceļi. Vai nu Jēzus bija viltvārds un melis, vai arī viņš teica patiesību? Jāņa 14:6, Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, un neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani. Ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. Viens no šiem meliem ir apgalvojums, ka ir vairāk ceļu uz debesīm. Kāda sieviete man stāstīja, viņas mācītājs esot teicis, ka ir divi veidi, kā nonākt debesīs. Pirmais ir Jēzus, bet otrs caur labiem darbiem. Vairums cilvēku tam tic. Ja tu darīsi labus darbus, Dievs būs apmierināts un tu nonāksi debesīs. Ir viegli tā domāt. Mēs vienmēr varam sevi ar kādu salīdzināt, lai teiktu, ka nav jau nemaz tik traki. Bet ja Dievs izvēlētos mūs pieņemt, balstoties uz mūsu labajiem darbiem, tad rodas jautājums, cik daudz darbiem, kuriem, cik nopietniem, cik biežiem. Tā ir maldu mācība. Mūs neglāb darbi. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Dievs zina, ka cilvēkam ir tieksme lielīties ar paveikto. Tāpēc viņš teica, darbos nav pestīšana, vienīgi Jēzu. Trešā nepatiesība ir, Dievs mani pieņem balstoties uz maniem nopelniem. Ja maniem centieniem ir panākumi, Dievs mani pieņem. Ja nē, Dievs mani atraida. Kā tu vari zināt, ka esi pieņemts, ja viss atkarīgs no taviem panākumiem? Ir reizes, kad mums klājas labi, bet ir reizes, kad ne visai. Ik viens no mums reizēm grēko. Es nekad nevaru zināt, vai Dievs ir apmierināts, vai es esmu pieņemts vai nē. Vēl viena no nepatiesībām ir šī. Vispār taču Dievs ir tik labs,
Viņš ir mīlestības Dievs, un galu galā debesīs nonāks pilnīgi visi. Šā vai tā, ik viens tur nonāks. Cilvēki saka, es nezinu, kā tieši, bet es esmu par to pārliecināts. Viņš ir mīlestības Dievs. Bet kā ar Jēzus atraidīšanu, Dieva atraidīšanu, kā ar krusta noraidīšanu? Un kaut kā visi tur tiksim? Es zinu, ka tā nebūs. Vēl viena no nepatiesībām, pie kurām cilvēki pieķeras, ir šī. Tu vari tapt glābts šodien, bet jau rīt savu glābšanu pazaudēt. Mana pestīšana ir balstīta uz maniem labajiem darbiem. Mūsu glābšana balstās, ka Jēzus Kristus devās pie krusta, labprātīgi atdeva savu dzīvību, uzņēmās uz sevi visas cilvēces grēkus un nomira par mūsu grēkiem. Viņš ir vienīgais, kurš to varēja. Jānis Kristītājs teica, lūk, Dieva jērs, kurš nes pasaules grēku. Un pieņemot Jēzu Kristu, mēs tiekam izglābti, viņš ir mūsu glābējs. Ja es varu tapt glābts un tad to pazaudēt, tad kā gan es atkal varu tapt glābts? Vai nu jāsāk dzīvot labāk, vai vēlreiz jātic? Tu nekad nevari zināt, vai tu esi glābts vai nē. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tātad, ja viņš man dāvā mūžīgās dzīvības dāvanu uz mūžiem, uz visiem laikiem, bet es varu to pazaudēt, tad jau viņa apsolījums nav patiess, un Jēzus Kristus nāve pie krusta nepietiekama. Tas padara nederīgu Dieva pestīšanas plānu. Bet tie ir meli, lai arī daudzi tajos tiek noķerti. Tātad viens no verdzības veidiem ir iemācītie meli. Otrs veids, kas rakstos redzams ļoti skaidri, ir mūsu dzīves ļaunie darbi. Ja cilvēks dzer, tad tas ir verdzības veids. Jo pēc laika ir redzams, ka šis cilvēks nevar apstāties. Neviens alkoholiķis iesākumā negribēja kļūt par alkoholiķi un narkomāns par narkomānu. Cilvēks, kas dzīvo seksuālā atkarībā, negribēja tur nonākt. Tie ir verdzības veidi, bet tāpat arī melošana, zakšana, krāpšanās, jebkura veida negodīgums, slinkums, tas viss spēj paverdzināt un sagūstīt. Ir vēl kāda veida verdzība. Emocionālā verdzība. Tieši šis ir verdzības veids, kas tik bieži izdara milzīgu skaitējumus. Viens no emocionālās verdzības veidiem ir bailes. Jēzus daudz runāja par uzticēšanos viņam. Nebīsties, nebaiļojieties. Bailes ir verdzības paveids. Ir cilvēki, kas no rīta pamostas un jau sāk domāt par to, kas varētu notikt ceļā uz darbu. Viņus pārņem bailes. Cilvēki baidās no vecuma. Cilvēki baidās, ka viņiem varētu nepietikt laika. Cilvēki baidās no slimībām. Baidās, ka varētu pietrūkt naudas. Baidās par to, kas varētu notikt ar viņu bērniem. Tā varētu turpināt un turpināt, runājot par to, no kā cilvēki baidās. Kāds teiks, tā jau nav verdzība. Bet vai tu vari tā vienkārši pārstāt baidīties? Tas nav iespējams. Dievs ir tas, kurš atbrīvo no baiļu gara. Sātans grib, lai tu baiļotos, jo redzi, kamēr vien tu baidies, tu neusticies Dievam. Mūs emocionāli var saistīt viena no briesmīgākajām verdzībām - skaudība. Skaudība. Tu šeit sēdi, tev sāp, tu cieti, piedzīvo vienu emocionālu traumu pēc otras. Bet otrs cilvēks pat nezina, ka tu esi. Tu izjūti skaudību, jo tava attieksme pret otru ir nepareiza. Ja runājam par verdzību, tad man noteikti jādomā par tiem, kas dzīvo vainas sajūtā par pagātnē izdarīto. Par to, kas noticis pagātnē. Ja tu varētu dzīvot vēlreiz, tu to nedarītu.
Ja tu varētu to nepateikt, tu nepateiktu. Apstākļi, kurus tu mainītu, bet tas nav iespējams. Un tu dzīvo ar vainas sajūtu, ar nožēlu. Tu dzīvo ar dziļām sērām un sāpēm savā sirdī. Un jūties vainīgs. Tu nesi Dievu priekšā jau vairāk kārt. Kungs, paldies, ka tu piedod. Es zinu, ka tu esi piedevis. Un tad piemetini vēl mazu vārdiņu. Bet, jo tu nespēji to aizmirst. Lai arī kas būtu noticis, ja tu esi Dieva bērns, ja esi lūdzis viņam piedošanu, tad viņš to tev ir piedevis. Viņš saka, ja atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticams un taisns. Viņš vienmēr piedod. Viņš ir uzticams un taisns un piedod visus mūsu grēkus un tīra mūs no visas netaisnības. Viņš mani ir šķīstījis, nepieminēs manus grēkus un neturēs tos pret mani. Ir cilvēki, kuri dzīvo nožēlojot pagātni, un šī nožēla ir ļoti dziļa, tā ir intensīva, emocionāla, sāpīga un ievainojoša. No tās nevar aizbēgt. Ja tu atkal un atkal lūdz Dievam piedošanu par vienu un to pašu, tas tev ir saistījis. Otrkārt, tā ir neticība, jo tu netici, ka viņš tev ir piedevis. Un tas noved pie vēl viena verdzības veida – nepiedošanas. Nepiedošanas. Tas ir briesmīgs verdzības veids. Ja vien tu zinātu, ko viņi man nodarīja. Es saprotu. Tu nesaproti. Neviens nezina, ko otrs ir izcietis un piedzīvojis. Tev ir jāpiedod. Lūk, ko saka Bībele. Mums jāpiedod tāpat, kā Dievs Kristu mums ir piedevis. Vai tu vari iedomāties ko tādu, ko Dievs tev nevar piedot? Kāpēc tas viss ir tik iznīcinoši? Pirmkārt, jebkura veida verdzību kavē tavas personīgās attiecības ar Jēzu Kristu. Tu nevari kļūt par to, ko viņš no tevis sagaida. Kamēr tevi saista neticība. Otrkārt, tas sabojā tavu personīgo liecību. Ja tevī mīt nepiedošanas gars, tu to nevarēsi paturēt pie sevis. Tu kādam par to pastāstīsi. Citi to ieraudzīs. Ja tu esi dusmīgs, tu nevari to paturēt pie sevis. Pasaulē ir tiesības sagaidīt, ka mēs staigātu tam pāri. Pasaulē ir tiesības sagaidīt, ka mūsu dzīvesveids atšķiras. Mēs esam Kristus sekotāji. Tas var sabojāt tavu personīgo liecību. Ne tas vien. Tas sāpina Dieva sirdi. Piemēram, kad tu redzi, ka tavs bērns dara ko tādu, kas viņam nāk par ļaunu, tas sāp arī tev. Kad tu redzi, ka viņi ir izvēlējušies ceļu, kas viņus iznīcinās, tas tev kā vecākam dziļi sāp un rūp. Tas nospiež tavu garu. Tas ierobežo to, kā Dievs tevi var lietot. Ja tu esi saistīts, dzīvojot verdzībā, Dievs mūs var lietot vienīgi tik lielā mērā, cik lielā paklausībā mēs dzīvojam. Tu esi vienīgais, kas kavē sevi. Dievs var mainīt tavus apstākļus. Viņš tavā dzīvē var paveikt brīnumus. Viņš var tevi lietot, ja vien tu viņam sekosi. Ja paklausīsi viņam, bet tā ir tava izvēle. Dievam ikvienam no mums ir padomāt tikai pats labākais.
Tāpēc mums jābūt atvērtiem, lai ar to visu tiktu galā. Pēdējais, ko es gribu minēt, ir, ko tas nodara tavai miesai. Tu teiksi, greizsirdībai taču nav nekā kopīga ar miesu, un kā vēl? Nepiedodošs gars, tas taču ir starp mani un to otru, nevis man miesu. Nepavisam nē. Es šeit nerunāju par dzeršanu, narkotikām vai smēķēšanu. Es runāju par emocijām. Tavas emocijas atstāja iespaidu arī uz tavu miesu. Tu teiksi, labi, esam tevi uzklausījuši, bet ko man ar to visu iesākt? Nekas daudz. Angļu valodā tie visi iesāks ar burtu P, lai tev būtu vieglāk atcerēties. Lai kas tevi saistītu, lai kāds ļaunums vai bailes tev būtu jāuzvar, lūk, ko darīt. Vispirms atceries, ka tev ir personīgas attiecības ar Jēzu Kristu, Dieva Tēvu. Personīgas attiecības. Tas nozīmē, ka tavi grēki tev ir piedoti. Viņš ir tavs pestītājs, tavs kungs. Viņš tevī mājo. Tevī ir svētais gars, kas nozīmē, ka tevī ir spēks. Tava mūžība ir drošībā. Tu esi kristietis. Man ir personīgas attiecības ar Dievu. Otrkārt, man ir noteikts stāvoklis. Es vairs neesmu Dieva ienaidnieks. Es esmu Dieva bērns. Man ir personīgas attiecības. Man ir dāvana. Man ir svētais gars, kurš man dod spēku ikvienā un jebkurā dzīves situācijā. Pēteris savā otrajā vēstulē saka, es gribu, lai jūs atcerētos, kas jums pieder. Tu esi Dieva bērns. Tev ir pieeja Dieva tronim. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai. Tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Dievs ikvienā no mums jau ir ielicis spēku un spēju izturēt visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai. Tā atziņā, ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas. Jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Ko viņš saka? Jūsos ir Dieva daba. Svētais gars ir jūs apzīmogojis. Kad tu tiec glābts, svētais gars tevi apzīmogos. To nevar pazaudēt. Atceries, kas tu esi, tava personība. Tu esi Dieva bērns. Tu esi glābts. Tava dāvana, tavs stāvoklis, tava personība. Kad tas notiek ar mani, es atceros šos vienkāršos vārdus. Es zinu, kas es esmu. Kas man pieder. Man ir pieeja tronim, tāpēc es varu to noraidīt, es izvēlos neiet pa to ceļu. Es pateicos Dievam par viņa piedošanu un pasludinu viņa uzvaru savā dzīvē. Dievs turēs savu vārdu. Viņš jau to ir devis, tev ir ielikts viss, kas vajadzīgs dievbijīgai dzīvei. Varbūt tu nemaz neesi kristietis. Tu teiksi, kāds tam visam sakars ar mani?
Kamēr neesi gatavs atzīt savu grēcīgumu, kamēr grēks tevi šķir no Dieva, tev vajadzētu lūgt, lai Kungs Jēzus Kristus tev piedod tavus grēkus. Viņš devās pie krusta. Viņš pilnībā samaksāja tavu grēku parādu. Kad tu lūdz viņam piedošanu, tu pieņem viņu kā savu personīgo glābēju un kungu. Tu pakļauj viņam savu dzīvi, un tiklīdz tu to izdari, tev ir piedots. Pēc svētā gara apsolījuma tu tiec apzīmogots. Tavs vārds ierakstīts Jēra dzīvības grāmatā, un viņš saka, ka tajā brīdī mums tiek iedota svētā gara klātbūtne un spēks, lai spētu dzīvot dievbijīgu dzīvi. Vai es kādreiz vēl kritīšu un klupšu? Jā, protams. Viņš mums piedod, paceļ mūs un ļauj iet tālāk. Bībele runā par pieaugšanu mūsu Kunga Jēzus Krista žēlstībā un atziņā. Tev nekad nebūs pietiekami daudz naudas, prestižas, slavas, stāvokļa sabiedrībā, kas varētu ieņemt Jēzus Kristus vietu tavā dzīvē. Paraugies uz tiem, kurus cilvēki uzskata par saviem varoņiem. Viņiem ir tik daudz naudas, viņiem pieder mašīnas, lidmašīnas. Kas vēl viņiem ir? Nekā. Pilnīgs hauss, ja runājam par mieru, laimi, prieku, piepildījumu, jo viņi ir saistīti tajā, ko paši ir sev radījuši. Ja tu negribi to savā dzīvē, lūdz Kungam Jēzum Kristum, lai viņš ienāk tavā dzīvē, ar to iesākas dzīve, kas ilgst mūžību. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūgšanām un dāvanām.